Šajā partijā mums ir sanācis tā, ka vinnēja Macintosh, kas spēlēja ar baltajiem. Taču es domāju, ka mēs neaprobežosimies ar vienu spēles partiju vienu. Mēs tagad liksim Hewlett Packardam spēlēt ar baltajiem un Macintoshiem ar melnajiem, respektīvi dosim iespēju otram datoram veikt pirmo gājienu. Redzēs, ar ko tas mums beigsies. Otrā partija sākas ar nemazāk populāriem gājieniem. Viss sākās ar apgriezto sicīliešu gājienu, šaha spēlētāji sapratīs. Un šajā brīdī mēs vēl nenojaušam, ka partija radīs nevienu pārsteigumu. Vai tu esi pētījis to slaveno spēli, kur Kasparovs spēlēja pret Deep Blue, ja Big Blue, IBM mašīnu un dators vinnēja, laikam, pirmo reizi cilvēks vēsturē lielmeistarā? Jā, noteikti. Es skatījos kaut kad atpakaļ. Pēdējā partijā Kasparovs neticēja, ka mašīna varētu noupurēt figūru. Zirgu, man liekas, par 2 bandiniekiem. Bija 2 mači. Pirmo maču Kasparovs vinnēja. Teikt, pārliecinoši vienu partiju viņš zaudēja. Jā. Bet otrajā mačā bija rezultāts visu laiku tā. Nedaudz datora labā, bet un pašā pēdējā partijā viss izšķīrās, kurā Kasparovs nesaprotam iemeslu dēļ riskēja. Bet Kasparovs apvainoja pēc šī mača IBM tādēļ, ka viņi neiedeva viņam izdrukas. Viņš gribēja redzēt izdrukas, kā tā mašīna domā, jo varēja arī iejaukties cilvēks iekšā, lai tieši izdarītu tos vajadzīgos gājienus, un tad jau tālāk mašīna pati tiks galā. Tu domā, ka ja tā mašīna stāv aiz sienas stikla kapī, labi, viņa bija tāda krietni liela, jā, tu domā, ka viņa tur tāpatās kāds no ārā var vadīt? Es tā nedomāju, to izteica versija Kasparovs. Slavenais garīgi Kasparova mačs pret IBM datoru Deep Blue nebija vienīgais. Vispirms Kasparovs 89. gadā satriec piešļos iepriekšējās paudzes IBM datoru, un pēc 8 gadiem Kasparova gaidīja atriebību, un jaunās paudzes Deep Blue uzvarēja 8 spēļu mačā. Deep Blue tika izjaukts pa detaļām, jo tāds superdators šobrīd atrodas uz mūsu galdiem, un šaha līmenī vārdam superdators vairs nav nozīmes. Kopš tā laika gan Kasparovs, gan citi šaha meistari mēģinājuši cīnīties ar šaha programmām, taču viss velti. Manām reāla tendence – programmas cilvēku uzvar. Šobrīd tās cīnās tikai savā starpā. Ik gadu tiek organizēts datorprogrammu pasaules čempionāts, kurā noskaidro labāko. Tikmēr turpinās mūsu otrā partija starp Windows Vista un Apple MacBook. D4. Jā, es domāju, ka baltie nepareizi varbūt tās izmanto to neveiksmīgo. Bet mums jāpaiet. Jā. Zināms teiciens tāds, ka tomēr figūras ir visas jāieved spēlē, tikai tad var kaut kas notikt. Ja mēs spēlēsim ar 1 vai 2 figūrām, tas var ātri ļoti slikti beigties. B3? D3. B3. Bauska 3. Labi, dāma B3. Baltie jau paspējuši 3 reizes iet ar dāmu. Apple savējo taupa un pareizi dara. Vispirms strādā citas figūras, un tāpēc šķiet, ka Vista spēlē nepārāk loģiski. Šī partija man pagaidām nav saprotama. Ja? Teiksim, melno vēl gājienu daudz maz ir saprotama, bet balto... Spēle ieilgst. Tornis D3. Un laidnes C2. Skaidrs, tā tad ļoti vienkārši notikās nevis 2 pret 1, jā, bet melnie veikli un ātri likvidēja bandinieku. Un skaidrs, ka pārsvars ir melnajiem, un melniem visticamāk arī uzvarēs. Šajā vietā tiek pareģots, ka spēle beigsies ātri 20 gājienos. Neviens vēl nezina, cik tālu no gaišraģiem viņi ir. Nē, baltie neuzvarēs šeit. Te var būt vai nu neizšķirts, vai nu melnie uzvar. Baltie nevar uzvarēt nekādīgi. H6 laidnes uz G4. Jā, tagad sāk palikt pavisam interesanti. Melno karalis ārā netiek, zirgs netiek. Un sākas īstā dīdīšanās, kurā tornis nemitīgi piesaka šahu karalim, kamēr karalis lēkā no vienas puses uz otru. Drīz vien šaha meistari sāk spriest par to, ka spēle būs neizšķirta. Parasti šāds lēmums tiek pieņemts tad, kad vairāki gājieni pēc kārtas atkārtojas, un ir skaidrs, ka tā var dancot mūžīgi. Taču vai uz šādu loģisku lēmumu ir spējīgs dators? Tu domā, tornis B8, C2, karalis D6, dāma, karalis E7 nepaspēja. Varbūt karalis D2 tagad un viss un neizšķirts. Es domāju, ka viņi vienosies paši par neizšķirtu. Viņi nevienojās.
Un rit 70., 80., 90. gājiens. Rit jau 3. stunda šajā divu partiju spēlē, un pagaidām nav redzams ne gals, ne mala. Windows Vista, vai tu dzirdi, ka karalim jāiet uz D6? Gaisā pavīd ideja, ka cilvēkam vajadzētu iejaukties un pasludināt neizšķirtu. Alberts Cimiņš izvelk no somas savu datoru, kurā instalēta profesionālā šaha programma Shredder, cerībā, ka 2 datoru spēlē, 3. varēsim izmantot kā tiesnesi. Klausies, Albert, jau pie 90 gājieniem man jau šī spēle sāk likties bezcerīga. Taču tu nolēmi izglābt situāciju, mēs piesaistījām vēl vienu datoru un vēl vienu programmu. Kas tad īsti notika? Pozīcija vairākas reizes atkārtojās, jau 2 reizes, 3. nē. Visticamāk, ka spēlē vajadzēja beigties neizšķirti. Jā. Bet te pēkšņi izrāviens. Baltie pagāja uz priekšu ar bandinieku, atdeva, nomainīja pret topošo melno dāmu, un pozīcija pagriezās pilnīgi pretēji, un tagad ir tas pats plāns, par ko mēs runājam, ka baltais karalis pa melniem lauciņiem aiziet līdz E7 un ieliek matu. Skatīsimies, vai Windows Vista spēja tik tālu izskaitļot. Jā. Cilvēkam tas ir plāns redzams uzreiz, bet dators ir tikai kalkulators. Mēs būtu laikam līdz vēl dažas stundas būtu skatījušies, kā šie datori savā starpā kaujas. Karalis E7. Jā. Tagad ir skaidrs, ka melnie vairs nevar glābties no mata. Draud tornis sit F8 ar matu. Vēl var izdarīt, jā, tiešām laidnes E8, lai paildzinātu spēli par vienu gājienu ilgāk. Tornis kauj. Un tagad vienīgais gājiens karalis H8 un tornis kauj mats. 1-1. Vista vinnē Apple vienā no garākajām partijām šaha vēsturē – 107 gājienos. Garākā zināmā ir vilkusies 130 gājienos.